Sveicināti! Cepuri nost, kā sacīt, jāsaka, teica mans vectētiņš. Tātad šodien esam kopā ar Arturu Lapīnski. Tā mani sauc jau 16 gadus. Edgars Aivers, protams, kurš priekš saviem 14 gadiem izskatās jau diezgan pieaudzis vīrietis. Ūsas tev jau aug. Kā teica mans draugs, kā mazi dzisaņķiki izlien ārā no kuriem. Es tiešām cienu visus tos skatītājus, kas skatās mūsu EDRTV televīzijas kompānijas komunikācijas centra iedarbības cilvēka ārzemes ministru darbību. Nelielā reklāmas pauzītē mēs gribētu ar Edgaru Plišku paskatīties un pareklamēt šādu grāmatu, kas ir tiešām daudzsološa un zināšana Bildīts arī ļoti labas. Autors ir kaut ko nopietnu gribēja pateikt ar šo bildi, un tāpēc Noliksim viņu malā. Noliksim malā. Šodien maksimum mēs ieraudzījām Optimus Call un izdomājām šodien viņu nomēģināt. Jā, pamēģināsim. Kā viņš izskatās? Edgars Aivers ielies? Es no sākuma parādīšu mūsu skatītājiem, kā izskatās Optimus Call. Tātad pamēģināsim kā. Labi, izskatās labi. Es degu nepacietībā garšot šo jauko garšu, kura taisīs mums prātam jauku un patīkamu noskaņu. Ziemassvētku noskaņu, protams. Tā, lūdzu, Edgar, pagašo. Nu, kā tiešām laba, tiešām garšīga un neko nevar pateikt ļaunu un sliktu. Kā tev šķiet, kas ir labāks, Optimus Quest vai Optimus Call? Tik strīdīgs jautājums man vēl nav bijis uzdots nekad. Tik vienlīdzīgi un tik tās garšas izjūtas ir patiesi pareizas, ka es nevaru pateikt tiešām kurš. Kāda ir tava doma par šo jautājumu, jo garšu es nevaru izteikt, kura Es domāju, ka Kvass domās tādiem kā cilvēkiem, kuri dzīvo laukos. Jo viņi varētu tā kā vecu cienu paņemt superīgi paskaties Kvass, bet Optimus Call ir tomēr domāta tiem, kuri tusēt mīl un ballīties patīk iedzert kādu Bonaparte, kur paņem šo ielēju iekšā tikai 39 centīmi. Tas ir lēti, izdevīgi un jaunieši. Dzeriet Callu Optima. Esam redzējuši arī YouTube'ā ielikts divas parodijas par taksiju puiku. Jā, ļoti patikās. Vislabākais uzskat, ka bija par to basketbolu. Par basketbolu bumbu tiešām tur bija, jūs bijāt tiešām maliči, jūs uztaisījāt tik precīzu parodiju, nu neesam redzējuši vēl tiešām. Tas ir vienkārši perfekti. Paldies jums tiešām. Tātad, nu, paskatīsimies to parodiju un paskatīsimies to Jā, paskatīsimies parodiju. Mazu fragmentiņu. Jā, pēk! Mēs te nesen redzējām, kā čalim bumba pārpisās. Atpisies, tas biju es, kuru tu filmē. Tas bija tu? Jā, tas biju es. Tik ātri sataisīja. Jā. Bet Solārijas labs laikam sanāks, ne? Nu kā parodiju mēs redzējām, visiem, es domāju, patika. Turpinājums varat noskatīties, ja mēs uzliekam jums viņu YouTube channel, kur jūs arī apskatīties varat, kur tas atrodas. Jā, mēs uzskatām, nemaz sliktāk nebija par mūsējo oriģinālu, pareizi. Jā. Mēs tā jokojam. Paldies jums arī par to, ka jūs komentējat, aktīvi vērtējat tos video, iesakiet citiem. Neapvainojieties, ja kādu esam apbižojuši. Vai apvainojuši, jo tiešām negribējām. Kopumā, nu ko mēs vēl gribējām pateikt? Jūs zināt, ka redzat uz ielām mūs, protams, sveiciniet, mēs vienmēr noņemsim cepuri, pateiksim jums paldies par sadarbību. Man nav, es jums vienkārši pamāšu ar roci. Jā, viņš māja ar roku pārsvarā šī, tā funkcionālā darbība. Paldies jums, nu ko, dargie draugi. Дебилы. Šitāds jānāk.